Runājot par enerģiju, mēs bieži vien ar to saprotam elektroenerģiju, sekundāro enerģiju, kas ir mūsdienu pasaules darbības pamatā. Elektroenerģija ir ļoti daudzveidīga. Mēs varam izmantot elektroenerģiju teju no jebkuras vietas, lai darītu gandrīz visu, kam tā nepieciešama. Elektroenerģijas ražošana no tā saucamajiem primārajiem enerģijas avotiem ir sarežģītāka. Izvēloties, kurus avotus izmantot, ir jāpieņem lēmums par oglekļa emisijām, uzticamību par to, kur nepieciešama elektroenerģija un kādas tehnoloģijas finansēt, lai varētu piekļūt jauniem avotiem. Primāro energoresursu avotu kombināciju, ko mēs izmantojam, sauc par energoresursu struktūru. Dažkārt, runājot par enerģiju, cilvēki labprāt diskutē par tīru enerģiju un netīru enerģiju. Enerģijas ieguve ir saistīta ar zināmām ietekmēm, vai tās būtu seg emisijas, vai plūdu, vai kalnrūpniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Neviena elektroenerģija nav patiesi tīra, bet daudzas no tām, piemēram, fosilais kurināmais, ir daudz netīrāks par citām. Cilvēki, kas diskutē par energoresursu struktūru, salīdzina arī atjaunīgos un neatjaunīgos enerģijas avotus. Atjaunīgie enerģijas avoti atjaunojas ātrāk, nekā mēs tos patērējam. Piemēram, saules, vēja vai plūdmaina enerģija. Ar neatjaunīgajiem enerģijas avotiem ir pretēji. Tie tiek patērēti ātrāk, nekā tie veidojas. Tas attiecas uz naftu, dabasgāzi un kodolenerģiju. Atjaunīgā enerģija joprojām var radīt nevēlamus atkritumus, piemēram, nolietotus saules paneļus. Savukārt atjaunīgā enerģija rada mazāk vai nerada nemaz siltumnīca efektu gāzu, piemēram, vēja enerģiju. Mēs tik daudz laika veltām diskusijām par energoresursu struktūru, tāpēc, ka nav vienota pareiza risinājuma mūsu enerģijas vajadzībām. Svarīgākais ir pēc iespējas mazāk kaitēt klimatam un izmantot zinātnē un tehnoloģijās jau sasniegto, lai veicinātu uzlabojumus un turpmāko progresu. Aplūkosim dažus gūtos atzinumus. Saules enerģija ir svarīga ilgspējīgas energoresursu struktūras daļa. Tas ir lēts, atjaunīgs enerģijas avots, kas nerada tiešās siltumnīca efektu gāzu emisijas. Taču fotoelementiem, tehnoloģijai, kas ļauj izmantot saules enerģiju, ir savi trūkumi. Tos ir grūti pārstrādāt, un to ražošana pašlaik ir atkarīga no ogļu rūpnīcām Ķīnā. Turklāt ir arī tādi pasaules reģioni, kuros nav pietiekami daudz saules, lai saules enerģiju varētu izmantot kā nozīmīgu energoresursu struktūras daļu. Zeme netiek degradēta un biotipi netiek iznīcināti kurināmā iegūs procesā. Nav tiešu seg emisiju. Mazs vai nulles ūdens patēriņš. Lēta enerģija. Fotoelementu paneļi ir grūti pārstrādājami. Tie rada lielu daudzumu atkritumu. Fotoelementu paneļu zemo cenu pasaulē nosaka ar oglēm darbināmas rūpnīcas. Tas nozīmē, ka to ražošana pat labam rada lielu siltumnīca efektu gāzu emisijas apjomu. Saules enerģija ir atkarīga no laikapstākļiem, un dažos klimatiskajos apstākļos tā nav piemērota. Fotoelementus, tāpat kā daudzus citus atjaunīgos energoresursus, vajadzētu uzskatīt par nozīmīgu daļu no energoresursu struktūras, nevis par visu neatjaunīgo energoresursu aizstājēju. Vēja enerģija ir vēl viens populārs atjaunīgās enerģijas avots. Vējam ir daudzas tādas pašas priekšrocības kā saules enerģijai un līdzīgi trūkumi. Dažus vēja turbīnu materiālus pašlaik ir grūti pārstrādāt. Turbīnas var būt bīstamas arī vietējiem savvaļas augiem un dzīvniekiem. Spiediena izmaiņas un saskara ar turbīnas lāpstiņām var nogalināt putnus un sikspārņus, apdraudot vietējo bioloģisko daudzveidību. Vēja turbīnu lāpstiņas, kas ir izgatavotas no termoreaktīvām plasmasām un sveķiem, ir grūti pārstrādājamas. Labs piemērs šai problēmai ir Rumānija. Vēja ģeneratoru parki jābūvē konkrētās vietās, kur vējš ir spēcīgs un patstāvīgs. Melnās jūras rietumu piekraste tam ir piemērota. Diemžēl šie vēji ir ļoti nozīmīgi arī Viepa un Tica migrācijas ceļam. Vēji, kas nosaukti seno romiešu ceļa vārdā, kurš veida pa līdzīgu maršrutu, nes putnus un sikspārņus cauri teritorijai, kurā ir milzīgs vēja enerģijas potenciāls. 4 gadu laikā pētnieki fiksēja tūkstošiem dzīvnieku nāves gadījumu, kas saistīti ar Dobručas vēja ģeneratoru parkiem. No sadursmēm ar lāpstiņām līdz letālām gaisa spiediena izmaiņām, tomēr komanda atrada labu risinājumu. Tikai nedaudz palielinot turbīnu aktivizēšanas ātrumu, nāves gadījumu skaits samazinājās par 78%, vienlaikus samazinot elektroenerģijas ražošanu tikai par 1/3%.
Hidroenerģija ir vēl viens atjaunīgās enerģijas veids. Līdz noteiktam līmenim hidroelektrostacijas slūžas var viegli pielāgot tam, cik daudz elektroenerģijas saražot. Tomēr damju būvniecība var būt sarežģīta. Dažās teritorijās tā nav neiespējama, bet tur, kur iespējams tos būvēt, tie var nodarīt kaitējumus vietējām ekosistēmām. Ģeotermālā enerģija ir vēl viens no atrašanās vietas atkarīgs enerģijas avots. Pāreju uz ilgspējīgāku energoresursu struktūru bieži veicina tās radīto darba vietu efekts. Un ģeotermālā enerģija rada vairāk netiešo darba vietu nekā jebkurš cits enerģijas avots. Ģeotermālā enerģija ir arī ļoti stabila. Atšķirībā no vēja vai saules enerģijas, šo enerģiju var ražot neatkarīgi no laikapstākļiem. Turklāt, zem zemes garozes ir ārkārtīgi karsts. Ģeotermālajai enerģijai ir potenciāls ražot milzīgus elektroenerģijas apjomus. Biodegviela ir sarežģīts temats. Tā kā biodegviela pārvērš organiskās vielas tādās vielās kā etanols, daži avoti ir atjaunīgi, bet citi nav. To ogļekļa dioksīda emisijas ir dažādas. Vecākie veidi, piemēram, kukurūzas etanols, izdala lielu daudzumu CO2, bet tā saucamās otrās un trešās paudzes biodegvielas izdala mazāk ogliskābās gāzes nekā tradicionālais fosīlais kurināmais. Biodegvielai izmanto lielu daudzumu ūdens un zemes, un tādos gadījumos kā kukurūzas etanola ieguvēji, tā tiek ražot no pārtikas izejvielām. Tas nozīmē, ka ražošana tieši ierobežo pārtikas ieguvi. Kodolenerģija ir vēl sarežģītāka. Izņemot nelielu daudzumu ūdens tvaiku, kodolspēkstacijas nerada siltumnīca efekta gāzes. Un, lai gan kodoldegviela nav atjaunīga, paredzams, ka tās krājums zemes garozā pietiks vēl vairākus desmitus gadu. Kodolenerģijas trūkumi ir labi zināmi. Kodolatkritumi izdala ionizējošu starojumu. Mikroskopiskas daļiņas, kas dzīvām būtnēm, tostarp cilvēkiem, izraisa mutācijas un šūnu bojājēju. Kodolspēkstacijas ražo elektroenerģiju sildot ūdeni, kas nozīmē, ka ir nepieciešams liels un patstāvīgs ūdens avots, vēlams upe vai okeāns. Tas ierobežo rūpniecības būvniecības vietas un palielina piesārņojumu risku. Un urāns, kā mēs tikko minējām, joprojām atrodas zemes garozā. Tas ir jāizro, kas rada ievērojams izmaksas vietējai bioloģiskai daudzveidībai un vides kvalitātei. Vēl ir fosīlais kurināmais. Fosīlais kurināmais ir ogļūdeņraži, ūdeņraži un ogļekļa ātomu ķēdes, kas veidojas zemes garozā no mirušiem organismiem, spiediena un karstuma. Tie ir lēti, daudzveidīgi un viegli izmantojami. Tāpēc tie bija viena no pirmajiem enerģijas avotiem, kas tika attīstīti industriālās revolūcijas laikā. Fosīlais kurināmais ir ļoti piesārņojošs. Pētījumi liecina, ka tā izmantošana izraisa pat 3,6 miljonu nāves gadījumu gadā. Tas ir galvenais klimata krīzes, pieaugošās siltumnīcas efekta un cilvēku izmiršanas draudu cēlonis. Tas ir lielākais elektroenerģijas avots energoresursu struktūrā. Lielākais siltumnīcas efektu gāzu avots ir energoresursu struktūra, bet lauksaimniecības un rūpniecības emisijas ir tikai 2. un 3. vietā. Taču tā ir tikai daļa no mūsu ogļekļa dioksīda emisijām. Lielākā daļa procesu ir vairāku darbību apvienojums. Pārtikas ražošanas sistēma, pārtikas piegādes process no lauka līdz galdam rada aptuveni 26% no visas pasaules emisijām. Ikdienas dzīve. Produktu piegāde, ceļošana, darba un atpūtas nolūkā, ēku apsildīšana un ierīču darbināšana ir vēl viena sarežģīta emisiju kombinācija. Likumsakarīgi, ka Eiropas Savienībā tā rada 26% no enerģijas patēriņa. Arī starptautiski salīdzinājumi var būt sarežģīti. Pasaules emisijas ir ārkārtīgi nevienmērīgas, jo 2/3 no tām rada 10 valstīs, kas rada visvairāk emisiju, un saraksta augšgalā esošā Ķīna saražo gandrīz 2 reizes vairāk seg emisiju nekā 2. vietā esošās Amerikas Savienotās valstis. Tomēr Ķīna ir arī daudz lielāka valsts nekā ASV. Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, Ķīnas siltumnīcas efekta gāzu emisijas no 1. vietas pasaulē nokrīt uz 35. vietu. Daudzās Eiropas valstīs piesārņojums uz vienu iedzīvotāju ir lielāks. Polija, Vācija un Čehija ir attiecīgi par 9, 10 un 14 vietām augstāk. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir ļoti nopietni jāpārstrukturē elektroenerģijas ieguvas avoti. Tā ir viena no idejām, kas ir neto nulles emisiju pamatā.
Neto nulles emisija ir brīdis, kad siltumnīca efekta gāzu daudzums, ko mēs absorbējam no atmosfēras, ir vienāds ar daudzumu, ko mēs tajā izlaižam. Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam visās dalībvalstīs sasniegt neto nulles emisiju līmeni. Ja netiks nodrošināts neto nulles emisiju līmenis, siltumnīca efekts kļūs pārāk intensīvs, lai uzturētu dzīvību tādu, kādu mēs to pazīstam. Vidējā globālā temperatūra paaugstinās. Ja tā pieaugs vairāk nekā par 1,5 grādiem pēc Celsija, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni, cilvēci gaida daudzas krīzes, pārtikas un ūdens trūkums, ekstremāli laikapstākļi, masveida izmiršana un paaugstināta mirstība būs neizbēgama. Industrializācija un tās sekas ir padarījuši neto nulles emisiju līmeni par lielu izaicinājumu. Industrializācija ir veidojusi mūsdienu ekonomiku, par ko runāsim turpmākajās nodarbībās, un ir izpostījusi vidi. Rūpnieciskā revolūcija, kas sākās Lielbritānijā ap 1760. gadu, parasti tiek uzskatīta par cilvēku ietekmes uz klimata sākumu. Tas ir iemesls, kādēļ mēs izmantojam siltumnīca efekta gāzu pirms industriālo līmeni, lai novērtētu klimata krīzes mērogu. Viens ir skaidrs. Ievērojami nemainot energoresursu struktūru, neto nulles emisiju līmenis nebūs sasniedzams, un šīm lielajām pārmaiņām būs nepieciešami jauni ieguldījumi, idejas un tehnoloģijas. Piemēram, oglekļa uztvēršanas un oglekļa kompensēšana, oglekļa ieguve no kurināmā pirms tā izmantošanas vai no atlikumiem, kas paliek pēc tā izmantošanas, nodala šo oglekli no atmosfēras siltumnīca efekta. Kompensācijai ir atšķirīga pieeja. Tā saucamie oglekļa kredīti darbojas kā nodoklis par emisijām, piespiežot piesārņojošos uzņēmumus samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ieguldot to samazināšanas projektos. Kā padarīt atjaunīgos energoresursus efektīvākus? Atjaunīgā enerģija nevienmēr ir pieejama, tāpat kā ogļu kaudze, kas ir gatava dedzināšanai. Tas nozīmē, ka pēc tās saražošanas enerģija ir jāuzglabā tā, lai vēlāk to varētu viegli izmantot. Viens no šīs problēmas risinājumiem ir siltumenerģijas uzglabāšana. Piemērotos klimatiskos apstākļos enerģiju var uzglabāt siltuma vai augstuma veidā, lai vēlāk to izmantot apkurei vai dzēsēšanai. Tādi projekti kā Google Maltas sistēma var pat pārvērst temperatūras starpību atpakaļ elektroenerģijā. Aļģu biodegviela ir vēl viena daudzsološa tehnoloģija. Ja izdosies atrisināt ūdens patēriņa un apjoma problēmas, aļģes var kļūt par augstas enerģijas un zemu oglekļa satura degvielas avotu, ko var viegli audzēt, neizmantojot pārtikas izejvielas. Atjaunīgi enerģijas avoti saskarās arī ar grūtībām pārvaldes un sadales jomā. Jo tuvāk elektrība ražo vajadzīgai vietai, jo mazāk tā tiek zaudēta siltuma un starojuma veidā caur vadiem. Miniatūrās vēja turbīnas un saules paneļi var piegādāt elektroenerģiju ārkārtīgi izolētām vietām, kurām pretējā gadījumā šīs enerģijas ieguvēji būtu jāizmanto vietējie fosilā kurināmā ģeneratori. Iepriekš runājām par kodolenerģijas plusiem un mīnusiem. Jauns kodola reaktoru veids, kurā urāna vietā tiek izmantots torijas, varētu radīt apvērsumu šajā elektroresursu struktūrā. Toriju ir vieglāk iegūt, un tas ir efektīvāks uz 1 tonu. Tā atkritumi ir mazāk bīstami un grūtāk pārvēršami par ieročiem. Tāpēc to varētu drošāk izmantot visā pasaulē. Viena no lielākajām inovācijām ceļā uz neto nulles emisijām ir drīzāk koncepts, nevis tehnoloģija. To bieži dēvē par rūpniecību 4.0, jeb 4. industriālo revolūciju. Tvaika-dzinēja izgudrošana 1700. gadā aizsāka 1. industriālo revolūciju, bet elektrība un datori aizsāka tālāk progresu. Tagad plaša mēroga datu vākšana un automatizācija padara iespējami vēl vienu inovācijas kārtu. Sarežģīta datu analīze un mākslīgā intelekta izmantošana var sniegt mums labāku izpratni par milzīgu daļu mūsu pasaules. Sākot no kaitējuma, ko mēs nodarām klimatam, līdz efektīvākiem produktu ražošanas un pārtikas audzēšanas veidiem. Jaunas datu un datoru tehnoloģijas varētu būt atslēga toriju reaktoriem, aļģu biodegvielai un visdažādākajiem viedajiem enerģijas uzglabāšanas veidiem. Ja pratīsim izmantot dators, lai risinātu šīs problēmas, nevis tikai atbalstīt nozares, kas iznīcina mūsu klimatu, mēs varētu sasniegt vēl lielākus mērķus par neto nulles emisiju līmeni. Taču neviena no šīm iespējām neko nemainīs, ja nemainīsim savu dzīvesveidu.
Jūs jau šodien varat kaut ko darīt lietas labā, vienkārši mainot nelielus ikdienas ieradumus. Izslēdziet gaismu, kad to nelietojat, vai nākamreiz, kad vēlēsieties kaut kur doties, mēģiniet iet ar kājām. Varat arī padziļināt izpētīt tādus risinājumus kā mājas siltināšana vai atjaunīgās enerģijas piegādātājus. 2050. gads nav tik tālu, kā šķiet, un neto nulles emisiju līmenis nebūs iespējams, ja visi nestrādāsim kopā. Jūs būsiet pārsteigts, cik daudz oglekļa dioksīda radījusi dzīvesveids. Lai uzzinātu vairāk par to, ko varat darīt, lai palīdzētu un lai saprastu savu lēmumu ietekmi, varat arī lejuplādēt Game On Climate Game lietotni viedtālruņiem, atbildot uz dažiem jautājumiem par ikdienas aktivitātēm. Varat uzzināt, kā vislabāk cīnīties pret klimata pārmaiņām. Neļaujiet klimata pārmaiņām izbeigt spēli.